Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Kārli, Agni. ir kārtējā epizode. Kārtējā 9. epizode, un kāpēc fonā ir muzoniņš, jo šodien mēs būsim radio eterā patiesībā. Gandrīz kā. Un var dzirdēt vēl vienu balsi, kas mums tur kaut kur vienā kamerā rādās, un tā ir Sanda Dejus! Labvakar, Sanda! Labvakar. Kā iet? Man labi, paldies. Mums arī. Paldies. Es nejautāju. Kā tev šodien iet, no kurienes tu brauc? Es tagad no mājām. Labiņi, kādi brauci? Ļoti labi, paldies. Es jau Rīgu vēl ar vienu braucu ar veizu. tādi Man Labi, likās, brauc. tur Tesla brauc. Jā, arī ar tas. Ai. Pirmais dedzeņas. Asprātis. Jā, bet šī ir patiesībā sakot otrā epizode, kad mums ir daļais dzimums ciemos, par ko ļoti liels prieks, un lūdzu, jūs to prasījāt, meitenes. Te, Sanda ir. Cik jauki, meitenes, ka jūs prasījāt. Sievišķo enerģiju bišķi vajadzētu. Meitenes arī klausās, Jā, un klausās arī skatās. meitenes. Jā, tik cik draudzenes un Dāmā. līgās. Jā. Bet tas jau ir sākums. Jā. Mēs gatavojamies laicīgi. Uz ko jūs ejat? Kas ir tā jūsu izaugsmes latiņa, kas jums jāsasniedz? Gribētu skanēt, ja ne katrā virtuvē, tad vismaz katrā 7. Garāžā. Jā. Virtuvē. Virtuvē? Kaut gatavo, kā saka, vakariņas, svētdienas vakarā, jo mēs šis iet gaisā svētdienā. Jā, iet gaisā. Iet gaisā, jā. Sveiciens visiem svētdienā. Gatavojamies jaunai darba nedēļai. Tūlīt koru arī jāskatās, jāslēdz iekšā droši vien. Bet labi. Pēc tam. Jā, pēc tam. Kā mēs iesākam katru epizodi, Sanda, mēs pastāstam pāris atslēgvārdos, kas ir mūsu viesis. Mūsuprāt, Jā. kā mēs redzam. Un tad tu pastāstīsi, kā tev likās, kā citi varētu tevi zināt vai redzēt. Tātad Sanda, radio personība, pasākumu vadītāja SVH, kas to būtu domājis, improvizators, influencere un daudz kas cits droši vien. Kā tu izklausies? Tas ļocīgi, tas influenceri. Un Es zika- nezinu, bet ko es tev tur varu Otrādi. redzēt? Zini, kāpēc īstenībā influencere? Nu. Es to kā viņam ieteicu, kā to vārdu. Tāpēc, ka tātad rītdien ir fizikas festivāls, Jā. par ko es uzzināju no tava storija. Tu mani influencēji doties skaidrs. Tā sanāk. Tad jauki. Tādā Ietek- ziņā jauki. Ietekmele. Jā, ietekmē. Hashtag sadarbība. Ja tu aiziesi, tad Es būšu aiziešu. Es jau meitai influenceri. apsolīju. Jā? Es jau visu jau Nu tur skaidrs. filmās Nu būdās. tad jā, tad influenceri, ok. Improvizatori es esmu mazāk vairs profesionāli, jā, to es vairs tā īsti nedaru, vairāk vai mazāk, kaut gan patiesībā mans tas darbs visās tajās jomās, ko tu pieminēji, sastāv no improvizācijas. Tā kā, droši vien, ka to improvizācijas svītrot ārā nevar un nevarēs nekad. Kā tev liekas, kā tevi zina? Vai redz citi, kas tagad varbūt klausās? Vai skatās? Grūti pateikt. Nu, kāds ir noteikti dzirdējis radio, kāds varbūt vienkārši zina no kaut kādiem pasākumiem, kur mēs kopā esam kaut ko padarījuši vai darbojušies vai sadarbojušies. Es pat domāju, ka man ir, ņemot vērā to manu publisko profesiju, daudz vairāk tie sadarbības partneri nekā varbūt arī auditorija. Tāpat varētu gadīties, ka es esmu intervējusi vai vadījusi pasākumu vairāk cilvēkiem nekā jā, Kāds kas tad cits? ir, kā atšķirās auditorija No kā? no tiem, ar ko es kopā esmu strādājusi. Nu, tie ir kolēģi. Nu, tad jūs esat mani kolēģi. Šobrīd jau jā. Jo kas Šobrīd, kad mēs 3 atrodamies minūtes šajā apmēram, rādio. Jā, šitā. Un starp citu, sorry, kas pārtraucu, Ko tad? jūs Es saruna. neteicu. Jā. Elpot uz mirkli, tu nepamanīji. Jā, Labi. tad turpināt, tu dzirdi, kā austiņās skan tāds piekdienas vakarā. Svētdienai. Svētdienā, jā, piekdienas vakarā tāda mūzīkas. Nu, es neatšķiru. Šis tāds varētu Tas tev lai tev ir ir tāds, lai šis izmēr mākslīgais intelekts, jā? Jā. Nē, ok. Bet tā doma tāda, ka šis ir tāds vakara radio. Izklausās, drīzāk. Jā, lai tu jūt, tā kā prom no darba un ikdienas, tā kā mēs ejam tajā tādā brīvajā. Ok, labi, Rebelija. zini kā, es jau esmu īstenībā rīta rādio. Jā. Es esmu rīta rādio Es cilvēks. kādreiz gribēju būt vakara radio. Es varētu būt arī vakara rādio, iespējams, bet, zini, es ļoti laicīgi eju gulēt, un man vakar nav mana stiprā puse. Starp citu, jā, cikos tu ej gulēt? Es eju gulēt 9. Kā to var izdarīt? Man ļoti patīk. Es jau Cikos nevaru tu celies? sagaidīt. Un 6.
6 celies. Jā, bet man produktīvākā dienas daļa ir tā pirmā dienas puse, jo vakarā es jau ap kaut kādiem 7, es jau lēnām jau jūtu, kad es slēdzos ārā. Mans ķermenis jau sāk atteikt visām tām maņām, kas nebūs nepieciešamas izdzīvošanai, atstājot tikai sirdi, lai pumpē asidis un pārējo jau lēnām. Tu zini, kā cilvēks, kad reibumā, kad alkohola reibumā, tu, piemēram, dzer alu vai dzer kaut ko, es nedzeru neviens neko. Nu, piemēram, ja cilvēks lieto alkoholu, kāpēc ir tā, ka viņam pēkšņi sāk mežģīties mēle vai kājas sanas, ja? Viņa organisms saprotot, ka viņam tiek pludināta iekšā inde, pamazām slēdz ārā dzīvībai nesvarīgos orgānus un maņas. Izslēdz mēli, tas nebūs vajadzīgs izdzīvošanai, kājas nevajadzēs. Viņš pārsvarā aiziet tikai uz pumpēt sirdi. Un tad viņš izslēdz smadzenes, cilvēks izrubās. Jo pirmsnāves stāvoklis ir tas, ko cilvēks īstenībā lietojot alkoholu sasniedz. Organisms vairs tikai pumpē sirdi. Mēs, principā, katru reizi, ja mēs sadzeramies, ļaudis, mēs vienkārši novedam savu organismu tādā stāvoklī. Nu, un man tā ir vakaros. Kosmos. Tu pirmkārt neiebildi elpu šobrīd. Wow. Sanda, viņa teica, kam ir interesanti, ko klausīties. Mēs teicām par mikroviņu krāsni. Šis tieši tas bija tas, ko mēs Tāpēc es man aicinātu. Paldies par sarunu. Palielam viss, jā. Nē, tā man ir vakaros. Vakaros es ļoti labi jūtu, ka man diena iet uz beigām. Man tad atsaka kājas. Es vairs negribu celties augšā no divāna. Man negribas ne ar vienu pārsvarā runāties. Es jūtu ļoti ātri man sāk taisīties. Paldies, ka atnāc, jā. Kurš to teica? Paldies, jā. Tajā brīdī atteicās plaksti. Un es palieku tāda ļoti inerta, un tad, ja es lēnām jūtu, ka es slēdos ārā, tad es saku ģimenei, pagultām. Ja brīvdienas, tad viņi saka, nē. Ja darba diena, tad visi saka, jā, un mēs visi ejam 9. Pagad tev ir šā brīvdienās? Ir piekdien 9, kā izslēdzies tā sestdien 6 no rīta. Kā pūce? Nē, piekdien visticamāk, es arī aizēju gulēt laicīgi, ja man nav nekāds darbiņš vai pasākums. Izturēsi? Es izturēšu, jā, bišķiņi. Ja kas paturpinās divi. Bet man vienā brīdī var gadīties, ka man apniks vienkārši. Un es ātri runāju arī parasti tāpēc, ka man ātri var apnikt. Man tā pacietība nav tas tikums, kurā es sevi ierobežoju. Tas drīzāk ir. Un tad ātri runāju, ātrāk varbūt tad arī beigsim. Tā tad doma tā aizies. Ātrāk izrunāsim visi jautājumus atbildēt. Tad šis bija īsais podkāstīns. Labi, tad bilde un 15 minūtes. Dāvanas. Sandra, tu teici, starp citu, vēlreiz paldies, ka atnāci, bet tad, kad mēs runājām, ka tu nāksi, tad mēs runājām par to, ka tu negribētu tā kā visu laiku runāt tās lietas, ko visu laiku maņu uz riņķi, ka tur, kas tu esi, ko tu dari. Tāpēc mēs tev prasīsim, kas es neesmu, no kurienes tu nenāc. Jā. No kurienes negribētu nākt. Jā, īstenībā man tas radās jautājums pagājušajā sestdien. Vai cilvēks ir aizdomājies, no kurienes tu negribētu nākt? Visiem ir tur, man tur dzimtā pilsēta sirdī. No kurienes tu negribētu nākt? No kurienes es negribētu nākt? Droši vien no tādas vietas, no kurienes es nevarētu aiziet. Visticamāk, tā varētu būt kaut kāda tāda tik... Bedre sanāk. Ne, tā atkal tik pašpietiekama vieta. Zini, kā mēs tajā Madonā dzīvojām, mēs dzīvojām tādā suverenā savā burbulītī, kur mēs neinteresējāmies daudz par ārpasauli. Man tā Rīga neinteresēja vispār necik, un es tiku lutināta ar iespējām, un varbūt apdalīta ar iespējām turpat uz vietas. Nav McDonald's, bet toties skolotāji ar tevi strādā individuāli, ja tu gribi. Nu, lūk, un ja es dzīvotu tādā vietā, kur man vispār nav liektas nekādas tādas kaut kādas iespējas, tad es īstenībā varbūt pat necenstos izrauties. Ziemeļkoreja, man liekas, kaut kas tāds varētu būt, ne? Nē. Liepāja, domāju, tuvāk. Jo Liepājā ir teātris, Liepājā ir forša kultūras dzīve, fantastiski iespējas un tā. Un tev neko nevajag aizbraukt uz Liepāju. Aizbrauc uz Liepāju, viņi ir pašpietiekami. Viņi ir pašpietiekami, viņiem ir nauda. Tu pēdā, es atnācu krosādu. Pagaidi. Neredz, es taisu kafiju. Viņam pilnīgi vienalga, ka tu izies ārā, nenopirkdams krosānu, atnāks cits nopirks. Ko tu te ārdies? Jā, viņš neskrien pakaļ nevienam. Jo es, piemēram, sapratu, ka es negribētu būt no Talsiem. Jo es runāju ar cilvēku sestdien, kurš bija tīri no Talsiem, viņš ar visu akcentu bija. Man no Gulbenietes. Viņam bija akcents, es nevarēju izturēt. Tur bija tā lieta, ka... Kāds ir akcents? Kukrāns aizbrauc uz reizi. Viņam saka, tu neesi no Rīgas. Viens skaņotājs ir. Nu, tas
pēc akcentiņa pateicu. Tagad stop. Pirms tu turpini. Kāds ir tāls akcents? Tāls, viņi rājtās nost. Nu viņi galot? Viņi galot rāja, viņi tā runā tādā. Cirkuli iebrauc, pēc tam brauks tev lokāls. Kā brāli Martī? Un man bija tāds, ok, man ir Gulbenes akcents, jā. Bet es labāk ar to dzīvoju nekā ar tāls akcentu. Es domāju, ka meitenēm liekas talsu daudz seksīgāks nekā Gulbene. Lai viņam liekas. Bet varbūt es patiesu no platā gala, līdz ar to man neesmu objektīva. Man netraucē. Kaut gan man bija savulaik arī nevis augstskolas laikā, bet videnē mēs aizbraucām ar kaut kādu popielu uz Varakļāniem. Es tur gandrīz Varakļāni pīci. Nu, sen jau viši, kas ir izsmalts, ja Varakļānieši skatās, viņiem tu jau esi apriebies. Jā, bet jaunā paudze. Kas ir Varakļāni pīci? Kas šis pa dzērienu? Garšīgs. Tā, tas ir cēšu laitiņš droši var sist iekšā bezalko, jā. Nu, klausieties, es aizbraucu uz to Varakļāniem. Es toreiz tēloju ozolu. Stop, vizit Varakļāni. Obligāti. Mēs vienmēr vizit kaut ko pasaka. Nu tad ieliksiet arī kaut kādu linku? Vai nav interaktīvi? Vienkārši Varakļānos ir internets. Viņiem ir linki. Bet tu dabūsi pa muti, tu nevarēsi. Tu taču no Gulbenes, tu nevari no Gulbenes tā laikā. Labi. Taču mēs ir uzkāpis uz talsiem un uz Varakļāniem. Taču vienā brīdī cilvēki. Tāpēc arī mums nav skatījumu. Un vēl iespēja apdraudējums reāls kaut kur aizbraucot. Bet, nu jā, tad es aizbraucu uz tiem Varakļāniem, mēs ar Madonas tur skolu. Un es tēloju ozolu un Anģāns tēloja gačo. Un man gandrīz džeki sadeva ārā pa muti, jo es biju ļoti saģērbusies kā puisis, un viņiem vispār nepatīk, ka tur kāda vēl cita puiši. Tu teici, ka tas ozols, ka man... Varēja redzēt, jo man bija no burkas vāciņiem, tur ķētē. Varēja redzēt, ka man liekas zobos. Bija folijas. Nu jā, un tad vienā, pēc tam es pēc balvas daļā saskatījos ar vienu puisi, kad es jau biju meitenes kaut kādā outfitā. Un es saskatījos ar viņu, man kaut kāda jūta, ka kaut kāda varētu būt dzirkslīt. Un izējām ārā, un viņš tā pienāk tuvāk. Ikai tevi vārdā. Tas nelikās tā baigi seksīgi. Nē. Un tagad es domāju, jo tad tie būtu bijuši talsi, un viņš teiktu kā talsos teiktu. Kad tev vārdā? Nu, ir labāk. Kad tev vārdā? Kad tev vārdā ir? Es nemāku nevienu, ne otru to izloksni. Jā, nu vismaz zinu, ka Varakļānos čalim ir kombains. Lauksamnieki. Parāk kombaini. Tad tev vajag uz Jelgavas puses, tur es domāju daudz jēdzīgāks. Bauski. Rapšu lauki. Nu, tu tomēr mūsu maizes klājas. Maiziņš nāk ārā. Nu, kas tev tur vēl? No kurienes vēl nenāk? Kāds vēl bija jautājums? Es nezinu. Bet, ar ko es nenokļūtu Rīgā? Tā kā mēs esam radio ēterā, pastāsti par radio. Tu esi radio SVH, rīta programmā tik. Nē, Trāda Rīdi. Pārsaucās. Trāda Rīdi. Tu biji iepriekš ar Kasparu Breidaku. Jā, un tagad ar Nauri Brīkmanu. Kā ir? Labi. Kā bija ar Kasparu? Arī labi. Kas foršāk? Kam? Kā tu man tagad par vīriešiem prasi? Salīdzini svešus vīriešus. Svešus? Kā gāja rīt radio ar Kasparu un kā ar Nauri, jo tāpat tā ķīmija jānoķer. Ar Kasparu mēs bijām ļoti ilgus gadus kopā. Man patika gan ar Kasparu, gan ar Nauri. Tagad ir vienkārši kaut kas jauns, tāpat kā mums tagad ir jaunas telpas radio SVH, mēs vēl neesam ganību dambī, mēs tagad esam Slokas ielā. Tas bija viens no jautājumiem arī. Nu, tad tagad pie tā arī pieiesim, jo es pasācīšu, kā es tikko visu nedēļu pavadīju, lai iepazītu to Daugavas pusi. Es nekad nebiju tajā Daugavas pusē vispār nekādā sakarā. Cita Rīga. Cauri braucot, cita Rīga. Ja? Fantastiski, pirmkārt skaista, bet otrā kārtām nesaprotama. Ir citādāk, jā. Ļoti citādāk, un es katru rītu cēlos agrāk, lai brauktu un saprastu, kāds ir tas maršruts, jo pie mūsu mājas ir Ķieģelis. Es zinu, ka tie ir 55 eiro un 2 punkti, un droši vien pie 4. reizes, kad man sodīt, un es jau domāju, līdz 8 punkti es varētu uzkāpt, bet nu tāpatās, jā, jādomā alternatīvas jau tai reizē, kad jau būs jau sakrājušies. Un es braucu visu laiku un meklēju veidus, kā iebraukt pareizi un kā to ceļu. Un pēc šorīt es biju gatava saviem čomiem Ufo un Fredim prezentēt. Džeki, lūk, es esmu atradusies un sazīmēju schēmu, pa kurien ir jāizbrauc, lai parādītu. Uz X aizbraukt. Uz X aizbraukt, jo tā puse man vispār, un tad es domāju, atpakaļ es braukšu nevis pa Buļļu ielu, bet es pa Buļļu ielu iedzīšu, bišķiņ dziļāk iebraucu, kā tur Dzeguškalns un nevar tikt ārā. Uz kur rajonu tev jābrauc? Slokas iela. Nē, bet mājas. Es nezinu. Kurā? Tur tev mājas, tu nezinu? Manas mājas. Tepat tās.
Centrā. Centrā. Nu jā, bet tas, ko es gribēju teikt, jo cik es esmu 11 gadus pavadījis Rīgā, ir tā, ka vai nu tu esi Pārdaugavā, vai nu tu esi šitajā krasta pusē. Man tā nebija. Es 10 gadus nodzīvoju Juglā, strādāju pie spīces. Ui. Super. Un tagad 2 gadus pārvācos, dzīvoju. Tikai tad tu pieliec, tikai, ka tas ir pastāvīgs darbs, varētu būt. Jā, vai kā? Kad tu 2 gadus izturēju pārbaudas Kaut kā laiku. sanāca. Nē, tur bija dažādi darbiņi, bet Tāpēc jau tu saki līgava, jo tev droši vien vajadzīgi 10 gadu, lai saprastu, ka viņi ir īstā, ne? jā, un es Es vēl negribu atdot savu jaunību, visu Jā. pārbaudīšu, tikai tad pārvākšos. Jā, tu, Džeki, jūs esat ļoti tādā ziņā piesardzīgi. Nu, Apbrīnojami piesardzīgi. 7 reizes nomēru, Jā. 1 reizi nogriezu. Jā. Nu, lūk, un es pirmos dažus mēnešus arī, jebkur, kur es braucu, tikai veizu. Nu jā. Es nezināju, ka man mājas. Nu, man tā ir ar pirmajiem 15 gadiem šobrīd. Džekiem viss notiek bišķiņ raitāk. Piemēram. Maršrutu atcerēties. Vai galā tikt. Arī galā tik. Dāmām tas tā. Tik. Ilgāk. Nē, Cik šis ir garšīgi? Redzi? Vizit. Vizit Es nebiju cēsis. dzērusi leitiņu Lūdzu, vispār tas ir- miljonus gadu. Un šis ir jaunums. Nu, Zero. bezalkoholiskais garšo tāpat kā alkoholiskais. Un te- Jā. Tas ir Un retums. tas ir retums. Cēsnieki prot taisīt. Labi. Labu Paldies jums, limonādi. paldies jums, Jū. cēsinieki. Jā, nav arī daudz cukura. Ļoti maz. Viņš ir palielam izmēr kā sporta dzēriens jau vismaz skaitās. Jā. Izostārs vai kaut kas tāds. Klausies, C vitamīns faktiski. Nereāli. Agni, stop, tu ej uz trenižieru zāli, aiziet kastīšiem Aliņu. te bez Un viss. A alkohola. trenežieru zālē nedrīkst lietot alkoholu? Bet tas taču ir bez alkohola. Tas ir bez alkohola. Ne. Es Vispār neprasu. alkohola, es domāju, ka... Nu, nevajadzētu. Lai gan kāpēc? Maucam Kāpēc piekdienā ne? uz zāli, aizējam ar čomiem normāli Nu, uzkačājamies. zin kā, neiet. Man liekas, tas tāds nesaslēdz. Sports un spirts nav viena lieta, saprotiet. Tā, es jau kā pārvācās uz Pārdaugavu, es tieši domāju, tev tas ir tāds smags cirtiens kājā braukt, bet tev gan nav korķi no rīta, vai ne? Man ir fantastiski. Es izgriežu savu Valdemārēni, un man pat parasti visas šīs 4 dienas bija zaļas. Šodien bija kaut kā baigi daudz sarkanības. Es domāju, ko es esmu sagrēkojusies. Piektdiena. Bet, 7 planētas saunā, neviens retrogrāds. Es domāju, uz to mēs arī liekam. Bet parasti es tā 13 minūtēs aizšauju. Baigi labi salīdzinot ar iepriekšējo maršrutu, ka man tur pa Bukulu tielu vajadzēja izgriezties. 3 minūtes. Plusā. Vispār īzī. Ļoti labi. Ļoti labi. Viena dziesma. No cikiem Radio. Nu, Jā. 11 minūtes ir Raimonda Paula popūrīs. Tad viena dziesma un reklāma. No cikiem līdz Sākumā cikiem reklamējies, ir jā. ētera laiks tev no rīta? No rādio? 7 līdz 11. Ko dari pārējā laikā? Dzīvē? Ikdienā. Nu, Nu, tu pabeidz Dzīve darbu ikdienā? 11. Ko tālāk? Aizbrauc mājā pagulēt. Ah, Jo es jau esmu maz gulējis. No 9 līdz 6. Dienas cilvēks. Dievin dienas ārprāts. Un zini kā, man vispār ir iemikšana ir tā, gan vakarā, gan pa dienu. Es vienkārši uzlieku galvas pilvenu un tā izrubos. Es reizēm Lella. sāku redzēt sapni ātrāk, pirms esmu aizmigusi. Es jau sāku redzēt, kā notiek kaut kādas lietas, un tad es zinu, ka es aizmigšu. Viņi jau sāk Ko tu darboties. stāsti? Jā, viņi jau man sāk tur kaut kādi cilvēki nāk, kaut ko runāt, kaut kas notiek, un es tā, nu tad jau es aizmigšu. Kā forši jau es redzu jau lietas. es tik stulbi, tu sēdi kaut kādā, nezinu, vakarā tusiņā, sāc redzēt cilvēkus, tu tāds, negulu. Jā, nenāciet, es vēl palieku. Tu viena pats sēdi izrādāt, kurš pie Jā, kājas. bet tas ir interesanti, ka ar to savu mīlestību pret gulēšanu man tā dzīvē iegriezās, ka man bija, tagad es esmu mazāk ar tiem pasākumiem, jo es baigi sevi pārredzināju, un es, Bet kaut es ko pagāju vadi vēl malā. tagad, Vadu, jā, bet vienu laiku taču man tā nakts dzīve bija tik regulāra, faktiski visas brīvdienas man bija tikai darbi, un tagad arī ir bieži tā, ka es atbraucu mājās, un tad man ir kaut kāda tikšanās par kādu pasākumu vai kaut kādu labdarības aktivitāti. Vakar, piemēram, tā arī bija. Es atbraucu, uztaisu augsto zupu, es ātri aizbraucu tikties ar vienu sievieti par labdarības aktivitātēm, tad es atbraucu mājās, aizbraucu pie vīra, mēs aizbraucam uz investīciju fórumu bankā, tad es braucu atpakaļ, man vēl tur vakariņas ir jāpagatavo, un tā diena piepildās vienkārši kaut kur 3 vietās iebraucot. Augstā zupa. Tik agri jau. Kādā ziņā 11. Nē, Augstā zupa, citi saka, nemaz augsts vēl sezonu ārā. nebeidz, mīļo gulbenieti. No. Mēs esam tomēr siltasiņi cilvēki, mēs no Madonas bišķi zemāk esam, un mums jau ir No silti. tāpēc jums Nē, tā augstā zupa tuvāk, ļoti jā. patīk. Neprasās vēl augsto zupu. Vispār Man ir par ne. agru vēl bišķiņu. Es tikko mājā izslēdzu apkuru. Trešdien izslēdzu, vakar nožēloju. 15 grādu istabā. Bet drēgna vakara bija. Uz vakaru bija drēgnas. Drēgani Mākoņi. vakari. Cik Nu. ilgi tu esi rīta rādio? Pirms tam tu arī biji kaut kur?
bez SVH Rīta radio? Pirms es biju Rīta radio, es biju radio SVH Kurzeme sadaļa. Turpatās ganība nam bija atsevišķā telpā, tikai Kurzemē skanēja. Bet arī no rīta vai pa dienu? Vai kā? No 11 līdz 2. Vai no 11 līdz 12, vai no 12 līdz 1 stundu. Nu, kaut ko. Tur boļa mēģikās. Jā, kā saka gulba, nē. Jā, piedzīd viņu. Kurā brīdī ir piedod? Piedodu. Jā. Kurā brīdī tev liekas, ir tas aktīvākais ēters Rīta radio? Jo, zinu, ko es aizdomājos, nav vairs tā, ka visi ceļās 6 no rīta, lai uz cehu braukt strādāt. Nav tie laiki vairāk. Un daudzi, man liekas, es arī īstenībā no 10 pārsvarā sāku strādāt 90. Un te es domāju, piemēram, es uzlieku no rīta ziņas, un es viņas tinu atpakaļ, jo, kad es pamostos, viņas sen ir beigušās pa TV3. Bet SVH, kad es klausos, tur ir no 7 ēters līdz 11, jā? Jā, tā tikko teicu. Jā, un tāpēc es arī domāju... Es ka tu klausies, tu esi kaut ko arī kādreiz rakstījis. Es esmu arī zvanījis. Es arī runāju ar tevi un Kasparu vienā konkursā. Tu vēl sasmējies baigi un iedēji balvu man. Un tad es braucu uz SVH, un par ko man ir prieks, ka es Sandu, es pat negribu teikt, ka es viņu pazīstu, jo es viņu zinu vairāk nekā pazīstu. Jo mēs pat, es nezinu, cik reizes esam tikušies vispār Madonā. 3. Maz. Es teiktu mazāk. Bet jebkurā gadījumā, un es viņu satiku SVH, kad braucu pēc balvas, man liekas pat tētim, pēc Anatolija pēc balvas Kreipāna. Un es iegāju iekšā un Sanda pretī, un man likās, ka viņa mani pazīst jau 5 gadus vispār. Jā? Super. Jā, tā kā es pat nezināju, kā būs. Es neatceros to reizi, bet jā, man arī liekas, ka es tevi jau pazīstu jau vismaz 5 gadus. Jā, es tādu draudzīgu laikam. Tā sanāk beigās. Kāpēc ne? Jābūt draudzīgiem. Nu kā, es jau tā kā, varbūt ne tā personīgi pazīstu, bet man ir tas pats, ko tu sacīji par to, ka tu ieraugi, piemēram, vai tēcis tavs ieraugi kaut kādu sabiedrībā, zināms. Man jau arī tas pats ir ar maniem madoniešiem, jā? Es jau bieži vien tagad man atcerēties, Fiņķis drīzāk bija brāļa draugs nekā mans draugs bērnībā. Jā, bet šobrīd jau mums tā vecuma starpība visiem ir tā izlīdzinājusies, ka mēs visi jau esam vienaudži. Nu, labi, varbūt es kā vecs cilvēks tā saku, ja, un jums tev tā, jā, vienaudži. Jā, es sagribēju. Kur milfene. Jā, bet kāpēc es to teicu, jo es tieši domāju, vai ir jūtama tā zvanītāja vai saskarsme ar klausītājiem vairāk 8 no rīta vai 10, 11? Nē. Nu, viens brītiņš varbūt ir tas, ka viņi tur izvadā visus un varbūt kaut kāda daļa tad mainās. Nu, viņi varbūt nomainās tā aktivitāte. Daži ir tie, kas pašā rīta agrumā, kamēr aizbrauc, izvadā bērnus un tā, bet viņi fade out un fade in citi. Līdz ar to viss ir tā blīvi noklāts. Viņš tā teikt, ka viens iet ārā, ienāk iekšā. Un tie, kas beidz braukt uz darbu, pārslēdz, viņi pabeidz, un šoferīši, tā kā DHL sāk 9:00 braukšanu. Varbūt, kaut kā visu laiku ir tā aktivitāte. Jā, nebūtu tādas reizes, kad es teiktu, tajā brīdī mēs varam neko nedarīt. Jā. Ir kāds sācis lamāties zvana laikā vai kaut kādu sūdu uztaisījis, ka jāgriež nost ātri? Jo agrāk tas bija populāri, man liekas, piezvanīt. Tas bija tajā brīvajā mikrofonā, man liekas, tur bija tās lamāšanās. Nē, bet vispār, studijā jau zvana diezgan daudz. Es vienkārši domāju, vai nav bijis kaut kāds tāds gadījums. Tas kontingents. Mēs tā, ja viņam izdodās mūs sazvanīt uz konkursu, viņš negribētu pakāst iespēju piedalīties konkursā, pasakot tur Agnes Lohs. Jā, tā nevar vienkārši piezvanīt. Nu var, bet es drošības dēļ tevi baigi neņemšu augšā. Tas tieši tāpēc es arī neceļu. Okay. Jo, ja es pacelšu Agnes Lohs un tā, jā, un tad, protams, ka es jau no tā varu izairēt, bet labāk nepaņemt. Tāpēc mēs neceļam. Bet tāds konkrēti nav bijis, kad meklē ātri, kur nolikt vai atslēgt viņu nost. Bet nebūtu, es pat neredzētu baigo vajadzību to baigi izslēgt. Es zinu, ka kolēģiem radio tev tur bija, man liekas, Signēja tur kaut ko tur nenormāli, tur kaut ko rupji pateica. Bet tur jau nepils, tāpēc neuzliks sodu mums, man šķiet. Tas jau cilvēks tā izdarīja, tas tikai par viņu vai par kaut ko. Jūs strikti sekojat visām tiem nepil noteikumiem? Bet, protams, mums jau katru lamu vārdu 500 eiro. Mums vienreiz gadījās aizlaist Edavārdu dziesmu bez cenzūras. Mēs kaut kā tur sačakarējāmies. Te nav tāda sodīja, kas to teikt tādu, 6-stāvīgo vārdu. Man nav tādu, ko teikt.
Nu, nesaki. Labi, Bet mēs atšakrējāmies ar to, ka preses relīze plus dziesma, bet mums kaut kā jāpaņem no kaut kurienes, bet kaut ko atšakrējāmies, un tas izmaksāja, jā. Ko to radio atnāk, radio kungs un saka, vai jums pašiem? Nē, kādam tas ir jānosūdz. Vienu brīdi viens ļoti aktīvs klausītājs, kas regulāri par visu nosūdzēja, jā. Kārena. Viņu sauca Kāra. Kaut kā viņu sauc, es neatceros kā. Bet es atceros, pēc Pāļa bazara es arī aizbraucu uz radio, un es teicu, Krivenčī, bet es pataisno braucu no Pāļa bazara, protams, no rīta. Es teicu, es uzlikšu blingus. Un es uzliku, protams, necenzēto variantu, bet mēs tad vienojāmies, ka paņemsim uz pusēm, ja pieķers. Tā. Arī fēni. Bet tas bija pirms miljonus gadiem. Cik grūti bija ieiet tajā rīta ritmā? Tā, kad sešos droši vien visu laiku necēlies. Pirmās nedēļas. Un viss, jā? Jā. Organisms taču tā kā pierod. Tas pēc atvaļinājuma varētu būt grūti atgriezties, ja tu esi pieredzis. Bet es neesmu liela gulētājs, arī atvaļinājumā diezgan laicīgi eju gulēt un agri ceļos. Kā, teiksim, bija tas moments, kad bija kad, teiksim, pārslēdzās pirms 13 gadiem, ja? No BB uz jums. Kā tev bija tas, nebija šeit iegūt zvanītāji vai rakstītāji, kas man pirmkārt bring tur back bija citādāk. Tur bija citādāk. Tur bija BB brokastis, tad Andris palika viens, viņam pievienojās meitenes. Un tad viņam pievienojās meitenes, un tad Andri nomainīja Kaspars Breideks un Valdis Sils. Tad es nomainīju Valdis Silu, un principā visus sūdus dabūja Breideks ar Valdi. Pirms tam jau dabūjis Fredis ar meitenēm. Fredim arī nepatika, es atceros, viņam tur negāja tas tandēms. Es neatceros, ar ko viņš bija sākumā. Gan Fredis, gan UFO ir tādi diezgan piesardzīgi. Pirmkārt, viņiem besīk ar viņiem, ja grib ar viņiem ākstīties, bet es esmu ar viņiem ļoti labi sadraudzējusies, tāpēc, ka es uzreiz respektēju to, ka nav tāds kaut kāds tur, ar viņiem ir jābūt baigi uzmanīgai. Bet es ar viņiem ļoti labi izveidojusi esmu kontaktu. Es pat gribētu teikt, ka viņi mani mīl. Un ja es šo pateikšu tagad publiski, es domāju, ka Fredim un UFO, mēs esam satuvinājušies un mēs viens otru atbalstam. Redz, ka es viņiem pat parādīju pareizo ceļu, kad gan UFO teica, es varu tāds sāp. Pats aizbraukt. Ko tu man UFO arī ir tas, kurš var izmantot jebkādas vārdas, man liekas, ka Nepals pat viņu neķer. Jā, viņam tā kā Lemberga kungam, kas man te 500 eiro ķipa noliek uz gāda, es te teikšu, ko es gribēšu. Viņam vienkārši, UFO, jā, tas ir. Tu zini, kas es esmu. Ka vienkārši tāpēc, ka UFO, kā tu viņu iedomājies, kā tu viņu mēģināsi cenzēt. Viņš nav cenzējums. Viņam brīva dvēsele. Sarkanajā grāmatā izņēmuma kārtā UFO jāliek. Jā, Nepal sarkanā grāmatā. UFO. Jā, bet jūs jau necenzējat, jā? Tas nozīmē, ka internetā var likt jebko? Jā. Un YouTube'ā var likt jebko? Sākumā Emīls teica, pirmās 30 sekundes vajag nelamāt. Jā, kāpēc? YouTube. Emīl, kāpēc? Ķipa varot. Tagad var. Mums laikam nav vēl, jā. Nedraudēs. Jo tev idejiski var nobanot, jā, ja viņš tur. Jo es esmu redzējis, man tas TikToks nav tik daudz, jo man liekas, ka TikToks tā ir kaut kāda koncentrēta padibeņu pakaļ. Tāpēc jau viņu aizliegs bērniem. Jā. Jo es nezinu, es varbūt neparotu to darīt, bet viss, ko es scrollēju, tur vājprātīgais murgs. Es ar tiem cilvēkiem, es neklausītos, ko viņi saka, pat ja mēs būtu ģimenes locekļi. Zini, kā tur ir to, kad tikko pieredzējies TikTokā, ļoti jāatfiltrē visi tie kā to sūdi. dara? Neredzot tos video. Kā ieraugt tā prom? Principā, jā, viņš vērtē tavu laiku, cik tu sēdi uz kāda konta. Kaut kas man jau teica, ko tu to sūdu skaties, tāpēc tev sūdu rādi. Tas ir pati vainīga. Padibenis pati skatās padibenis. Un tad es esmu redzējis, ka cilvēki dara tā, viņi kaut kā ievelk dūmu, bet izpūš zem galdu, jo viņš tipu nesmēķē. Vai arī viņš paņem aliņu, bet iedzer kaut kādā pažobelē. Labi, mums ir sporta dzēriens, tā kā to var dzērt galdu. Bet TikToks jau nezina, ko tu dzer. Nē, tur nebloķē vispār, man liekas. Bet YouTube'ā jau gan toreiz taču Pāļa bazaru arī kā man bija, es toreiz... Jā, Pāļa bazaru arī nedrīkstēja. Jā, nedrīkstēja. Bet tagad es redzēju, ka Bāliņš jau mauca. Bez etiķetēm un vēl kaut kas tur. Ķip. Man bija toreiz, kad es priekš Maucam filmēju trasē mašīnas. Man arī, jo TikToks neļāva ielikt iekšā video, man bija jāpaskaidro, kāpēc es atrodos tik tuvu ātri braucošām mašīnām. Viņš tā kā redzēja, ķipā,
troksni mašīnas, un tā kā man bija jāpaskatās. Cik atbildīgi. Jā, man bija jāprast, tā bija tur kāda slēgta trase un profesionāli braucēji. Okay. Tās bija amatieri gongs pļavā. Nē, tas nebija tā. Tas noteikti nebija. Kā jūs radio sagatavojat tos raidījumus? Ir kaut kāds vispār skripts vai scenārijs vai baigi nav? Vai to kāds cits dara vai arī? Manējam konkrēti? Mūsējai programmai? Es domāju, ka visiem jau plus mīnus līdzīgi. Man ir tikai, mums ir tādas zināmas lietas, tātad mums ir konkrētas lietas kā ziņas, mēs esam, tad pirmais mums ir starp ziņām. Es tev 1 stundu parādīšu, idejiski. Varat dzirdēt, Jā, tagad. Kaut kur tad aizēj. Tātad ziņas augšā, piemēram, tev patīk, ka sāks no augšas vai no apakšas? Kā jums tā saprast? 7 ir šeit? Jā, 7 ir apakšā. Tev augšā patīk, 8 ir augšā. Tātad te izskan ziņas. Pēc ziņām obligāti ir jābūt dziesmai, jo pēc katras runāšanas ir jābūt dziesmai. Tas nozīmē, pēc ziņām ir dziesma, kas ir jāiekļauj, un arī reklāmas bloki ir jāiesēdina dziesmās. Tātad ir 3 obligātie reklāmas bloki pa to stundu. Un tad rēķini, noskan ziņas, aiziet dziesma, tev te ir runāšana, te būs dziesma, te būs reklāmas bloks, te būs dziesma, te vari bišķi parunāt, te atkal dziesma, reklāmas bloks, un ir jāstamborē tā. Līdz ar to tu apmēram vari, saprast, ja tajās runāšanas vietās ir, piemēram, konkurss ielikts, tad tu jau kādu brīvo bazaru vairs nevari ielikt. Un tad jau viss jau ir... Tie konkursi jau arī diezgan daudz ir, vai ne? Kā kuro nedēļu, bet tas diezgan veido to saturu. Piemēram, šonedēļ mums bija visi iegājieni tikai konkursi. Kas izvēlēt dziesmas? Tu pati sēdīji? Viņš principā tas Zeta, viņš liek dziesmas, kas ir jau rotācijā. Tā programma ir viņas salikusi, bet atbildīgs DJs ar savu galvu, protams, to visu koriģē. Stilīgi. Jo es šo vienmēr domāju, tā kā tu vari randomā pats izvilkt savu paņem šito dziesmu. Var arī tā. Jā, ja tas ir tavs autora raidījums, tu tā vari darīt, ja tev ļauj. Tas skaitās autora raidījums? Es to skaitu kā autora raidījumu. Man liekas tieši dziesma par dzīvi, kas ir Timrotam, vai ne? Timrotam arī Šimkēvicam, autentiski Šimkēvicam. Jā, un tas man šķiet tāds autora raidījums. Arī manējais Trāda rīt ir autora raidījums, arī labākais laiks ar Aleksu Vilciņu ir autors, jo autors sēž klāt. Tas, kas nav autora raidījums, es grūti pateikt, kas tad nav. Es tā gribētu domāt, tāpēc es arī, piemēram, esmu teikusi reizēm kaut kādiem saviem kaut kādiem māksliniekiem iedot to savu dziesmu, mēs varam pasīties, varbūt mēs viņu kaut kur tiešām, ja patīk, mēs viņu savu atbildību arī varam ielikt ārpus rotācijas. Runāju par dziesmām īstenībā. Neaizraujieties. Jā. Ar tām idejām. Kurām? Ielikt dziesmas. Mēs nevaram. Tāpēc jūs man arī uzaicinājāt gan jau. Tad mēs esam nonākuši, kura minūte, un mēs esam nonākuši pie patiesības. Kaut 3.5. Skaidrs. Kuru jums dziesmu vajag uzdot? Mēs to pašu uzliksim. Rakstat dziesmas arī? Nē. Mēs nerakstam, bet īstenībā nē. Mēs vēl neliksim dziesmu. Mēs viņu uzliksim pēc 5 minūtēm. Būs kaut kāda dziesma? Cik reizes tu esi aizgulējusies uz ēteru? Nevienu. Točna? Nevienu. Es vienmēr esmu ārkārtīgi laicīga. Piespļauju micīti. Bet es esmu baigi atbildīga. Tiešām reizi visu gadu laikā? Šķiet, ka nē. Tas ļoti augstskolas laikos klausījos 5LV, un tur bija, kad bija, tur viņi bija vienmēr 3, tur bija Toms, tur bija tas trombonists, es nezinu, kā viņš sauc. Uldis Ziediņš. Jā, Uldis Ziediņš, un bija kāda dāma. Un vienmēr, man liekas, ka Uldis bija, kas norāva to miedzeniņu kaut kādu. Viņam zvanīja Toms kaut kādu tur 5:06 vai 10:06. Halo, Uldī, kur tu esi? Jā. Skrienu pa trepēm augšā. Skaidrs, jā. Kaut kas tāds, man liekas, ir bijis. Jā, gadās, jā. Tu klausies citus rādījus? Es kamēr braucu... Citus zēnus. Kamēr braucu uz Rādžiku, viņš paklausos. Jā. Bet es tagad es klausos UFO un Fredi. Bet, piemēram, es esmu dzirdējis, kad ir kafejnīcām cilvēki, īpašnieki vai kaut pavāri, neiet uz citām kafejnīcām ēst, lai neiespaidotos no šīs tā kā virtuves. Un vai, teiksim, jūs kā radio personības neklausieties tieši varbūt citus radio vai atkal klausies? Lai, jā, baibu es nekad neesmu dzirdējusi. Stāriņā. Negribētu dzirdēt, vai tev? Arī nav nekad sanācis. Okay. Tad, kad bija 5, mums pašiem nebija rādījis KLV, tad es slēdzu 5 no rītiem.
Tur man likās tā interesanti paklausīties. Un Latvijas Rādio 2 es slēdzu, jo tas man vienmēr tā, man patīk tā latviešu mūzika pašiem personīgi, un tas man vienmēr tā sajūsmināja. Zin kā, dzīve varbūt baigais sūs, bet tu ieslēdz rāģiku, un ja tev visu laiku kāds zied, kad pirmais vasaras zieds, pirmā rindā seš viņa, man par to prieks, tomēr viņas man trūkst, kāds zied, pirmais vasaras zieds. Superīgi. Jā, nu lūk, un okei. Nu jā. Teiksim, labi. Un tagad es klausos UFO un Fredi iesaku arī Rādio SVK LV, ja neklaus, no 6 līdz 7, un tad jau slēdzaties uz SVK. Yes. Viņi ir agrāk. Viņi 1 stundiņu agrāk sāk, jā, un ātrāk beidz, protams. Cik viņi ir gulēt tādā gadījumā? Nu, viņi jau ir veterāni, vai tad tie cilvēki vairs tādā vecumā vairs guļ? Tā kā mēs esam radio, un tā kā es arī esmu zvanījis uz SVK, tad, Sandra, šodien tu būsi zvanītāja lomā. Dievs. Un spēle ir, es ļoti ilgi īstenībā SVK rītus esmu klausījies, un viena no spēlēm ir, ka tev ir jāpabeidz sakāmais, un tā bija arī tāda spēle, kur es zvanīju uz studiju. Tā doma ir tāda, es tev nolasīšu kaut kādu rindiņu vai jautājumu, un tev uz sitienu ir jāsaka, droši vien, ka stulba atbildi. Kāda jau sanāk? Kāda sanāk, bet es droši vien lasīšu kaut kādu zināmu teicienu. Tā otrā daļa tev jau mums visiem ir arī klausītājiem zināma. Bet standarta. Es nedrīkst teikt pareizo atbildi. Saki citu, jebko citu. Nebūs interesanti, ja tu vienkārši pabeigsi sakām. Skatīsimies, vai viņi zina visus sakām vārdus arī varbūt. Tas jau man kā izaicinājums, jā. Nē, bet inčīgāk droši vien. Bet tad tev vajadzēja nevis nav dūmu bez, bet tad tev vajadzēja arī izdomāt kaut ko tādu, kad suni sit. Jā. Tādus tev pašam vajadzēja izdomāt tos sākumus. Ir visādi sākumi. Man ir sākumi. Tev nav tagad sākums jāizdomā. Tev beigas jāizdomā. Es sapratu. Tu esi gatava? Es esmu, jā. Halo! Kas mums ir piezvanījis? Ko dara šobrīd Sandra? Sandra brauc mašīnā. Super, uz kuriem braucam? Uz Gulbeni. Šauslēs dzelzceļš. Bet pazudīs zonu ātrāk jautājiet. Pie Launkalnas esi? Uzdevums vienkārši nolasīšu pirmo daļu, un tu uzreiz turpini ar nākamo daļu. Nedzirdēju, kas ir balvā. Balvā būs vēlāk lietas. Labi. Pirmais. Aiziet. Kas citam bedri roktas? Ar lāpstu atnācis. Vot redzi, sapratu uzdevumu. Es domāju, ka tā arī mēs dosimies ar lāpstu tālāk. Tā, apaļš kā pupols. Iekšā caurums. Tu vari arī sekundi padomāt. Tad pagaidi. Tas nav teiciens. Tas nav teiciens. Tad es iedzeršu, atvainojiet, es te braucu uz Gulbeni. Opiņā. Sveiciens Gulbenē. Kāda jēga te spēlējies, varu padomāt? Mēs izdomāsim, kam dāvanu dot. Jūs esat vairāki. Jā. Uz otras līnijas. Elmār, uzgaidi tūlīt, turpināsim. Sandra pabeigs. Tā, ko kaimiņš teica kaimiņam? Labvakar. Šis oriģināls. Ja beidzies tev ir dīzelis, tad nākamais labākais būs 93. Gads vai beidzies? 98. ir bišķi jaunāk. Kamēr es slaucu govi, tu? Pietur asti. Ja tev smagums sajūt vēderā? Mezin nāks palīgā. Man liekas, ka es pamizanu. Nē, mezins arī. Mezin bija, lai vēders smagums sajūt mezin. Un man liekas, ka espamizans nāks palīgā. Viņiem tagad kolaborācija. Sadarbība, espamizan. Tā, ejam tālāk. Nākamreiz, kad dziedās karaoke. Tad dziedi skaļi. Es nezinu, bet šitā nepadodas, laikam, Elmārs. Kas citam bedri roktas? Tas ir rokā. Kurš gan sunim asti cels, ja ne? Aks? Janeks. Katram savu virtuve, visiem viena. Ņirkteve. Es to noskatījos, puišas uzvarēju. Jā, tu uzvarēji. Dāvanas droši vien, kad arī kaut kad varbūt vēlāk būs. Nu jāskatās. Skatīsimies, protams. Tad jūs man varat uzdāvināt, kā tam cik tev varu? Un tā kā mēs esam radio ēterā, Emīl, tu esi DJs tagad Spotifyā, es tev atradu dziesmu grupai Pērle. Vai tu zini? Jā, zinu. Grupai Pērle ir jauns gabaliņš, uzliekam, paklausamies, klausītāji arī var paklausīties.
Inčīgs gabaliņš. Tas tā kā starpbrīdis? Mums ir pāris minūtes, lai pārējie paklausās. Jā, vajag minūtes. Tātad grupa Pērli caur pieturām, tāds vasaras ilsiņš, ne? Tā parasti ir? Nē. Kas parasti ir? Mums katram jauns piegājiens. Tu esi dzirdējuši? Tagad nevajag uz intro parunājam, radio nekad nevar runāt dziesmas laikā. Uz intro tikai varēja. Jā, tu neesi dzirdējuši to, jā? Esmu. Pieturā, kurā vairs nesatiktos mēs. Un tagad tev jāieiet tā smuki atpakaļ. Esiet sveicināti radio klausītāji, esam atgriezušies. Jā, tu to izdarīji. Nē, tu droši vari izdarīt. Tas, ko es tev pirms tam teicu par to intro, tas mums tāds arī nerakstīts likums rāģu, kā ir, ka nedrīkst runāt vairāk uz dziesmas virsū, kā tikai intro daļai, pirms līdz parādās vārdi. Tas ir varbūt iegājies no seniem laikiem, kad cilvēki vēl ierakstīja kasetēs to, ko klausījās radio. Piedod, DJ, ka es pa virsu parunāju. Lai tu nesačakarē to kompozīciju. Zini, tie DJ, kas tā kā sāk muzot, viņš nogriež nost, tu kaut ko papļāpā un atkal uzgriež augstu. Var, bet... Tie ir braucam laika parasti DJ, kas tā dara. Bet parasti uz kaut kādu tiltiņu vai kaut ko tādu bridžiņu laikā vai kaut ko uz ģitāras solu. Es domāju, kāds zina, kas mums salu tiltu, lai pēkšņi sākt runāt. Eju ārā no centra, kā tev saka. Nav nekāds pierakstīts man jautājums, kāpēc Kārlis ir tikai tā sagatavojies? Man ir, bet man feini, ka šitā, mēs tur tā, es uzdodu jautājumus no galvas. Redzi, es sagatavojos. Rītī, es biju aizvien. Jā, es biju līdz tam te Ozolam, un viņš tam aizacies Facebookā. Nu, papielai. Aha. Ļaudonas papielai. Jā, ļaudonas. Gan drīz tiku, bet nu. Grupa Pērle, jā. Didis bija ciemos arī pie mums, un viņš teica toreiz, ka būs šitāds džingliņš, un arī ir iznācis. Super baigi, kolosālais gabals. Es nodrillēju vairāk seizes. Man jau spoķikā viņš nodzis. Nu, jau padzis bišķi. Trūks, bišķi lirikas, lai atjaunojas, bet feins gabals. Bet kā tev ir, piemēram, ar mūziku vispār? Tu ikdienā klausies, tu arī kaut ko pieķer klāt, vai tas tev diet grausi? Mūzika nepatīk vispār. Man patīk, bet es neko neklausos. Tik cik darbā. Jo ir tāda lieta, tu droši vien iespējams zini, bija tāds spoki.lv. Spoki, jā. Okay. Nu, lūk, mēs katram viesim piemeklējam kaut kādu testu. Viņiem tādu spoku testu fantastiski. Nu, un tev mēs atradām šādu te.
Es nevaru izlasīt, tev ir jāievieto trūkstošie cipari šajos pasaules slaveno mūzikas grupu nosaukumos. Mūžam nesapratīšu. Nu, sāksim, mēģināsim. Es domāju, ka kaut ko jau tu pieminēji, arī no savas, teiksim, jaunības dienām, ko tas dziedā. Blink-182, 182. Tā, pirmais jautājums Blink, un tur ir 182. Pareizi. Ejam, nu, tas nav tik grūti. Tālāk. U22. Tā. Cik durvis lejā? Doors down. 3, 5 vai 9? 3, 5 vai 9? 3 doors down, pareizi. Tu tiešām tik ļoti nezināji? Sam grupa tāda pankrots. Šis bija tas, kur arī es apstājos. Nopietni, jā? Nu, šito vajadzētu zināt. Sam 49, Sam 41 vai Sam 88. Es domāju, ka tā varētu būt vasara un tad, lai iet 88. Nē, tas bija Summer of 69 droši ko domā. Sam 41 grupa, labi, ejam tālāk. Tas bija domājis 49. Maroon 85 nav tāds cerības. Pareizi, ejam tālāk. Es jau vienreiz rādījā pat pieteicu to grupu tā. 85? Man visu laiku liekas, ka viņas Maroon 85 ir. Labi, non-blondes. Kaut kas. 4 non-blondes. Redzēju. Es neko nezinu. Rekā zinu. Cik sekundes līdz Marsam? 30. Cik reiz? 30. 80 ir. 30 pareizi. Ejam tālāk. Nu, cik days grace? 5 days grace, 3 days grace, 4 days grace. Šī pareizais ar tavu prātu. 3. Izklausās skanīgi. Ir pareizi. Kaut kāds unlimited. Tu zini kā? Nē. Tu zini? Nē. 5. Tu kāds pilnīgs izdomāta grupa. Nu, cik Direction? One Direction. Super. Ļoti labi. Uz 10 tikai Dievs zina. Jā. Ļoti labi priekš Bija labi. Jā. Man bija jautājums īstenībā. Tu droši drīkst. Par improvizāciju īstenībā runājot. Jā, pareizi. Kā saucās tas improvizācijas teātris Madonā? Piens? Vai es izdomāju? Tinte. Tuvu. Ļoti. Šķidrums. Tu biji tur vai ne? Arī? Es biju, jā. Tas sāk agrā vecumā, jā? 10 gadiem. Improvizēt es vispār sāku kaut kur, kaut kādā 9. klasē. Un pilsētā šeit? Madonā. Šeit jau galvaspilsētā. Vai tu šeit? Šeit jau, man liekas, Jā, tad no Madonas, es vēl mācījos tad Valmierā, tad es arī tur mazliet improvizēju un vadīju improvizācijas augstskolā tur pulciņu. Un tad Madonā atgriezos tajā Tintē, un tad atnākot uz Rīgu, tad satiku vienā projektā Kasparu Breideku, kurš man paaicināja uz spiedienu. Un tad es daudzus gadus biju spiedienā. Tu uzreiz tā kā ielēc tajā augšā klasē, jā? Bišķītiņi atnākot uz Rīgu, es vēl biju improvīdā. Tāda džekeri, jā, bija tāda apvienība. Un tad spiedienā. Bet tā fēna bija tas viss, tas... Ļoti. Cik tev, teiksim, šobrīd ikdienā tas, nezinu, varbūt noder? Faktiski uz to arī bāzējās mans darbs. Jā, tāds arī ir, jā. Jā, protams. Un līdz ar to man arī tā skatuves karjera bišķītiņi uz improvizāciju sāka nogurdināt, jo ikdienā iedomājies 4 stundas to ēterā praktiski visu laiku arī improvizē, un tad pēc tam saņemties to darīt mēģī, vai būt arī tikpat ekspresīvai vai ieinteresētai un entuziastiskai arī uz skatuves. Es vienkārši jau sevi sāku atražot, un man nepatika jau tas, ko es daru vairs tādā līmenī, un tad es arī tam metu mieru. Okay. Jo es skatījos arī, tu piedalās tajās šitī dinerī, jā? Vai... Piedalījos. Tad, kad viņu ieviesa Rīgā, tad mani paaicināja to izveidot to konceptu. Tu esi kāda bijis? Nē, es ļoti gribu. Es arī gribētu, bet es neesmu bijis. Bet tagad jau tas ir pavisam citādāk. Tad, kad mēs viņu sākām, viņš bija bišķiņ tāds tagad citādāk. Tagad ir good dinner, tagad nav šitī. Tagad viņš ir more shitty dinner. Tad shitty dinner. Tad, kad es biju, tad mēs vēl mēģinājām noturēt kaut kā to, lai vismaz mazliet viņš šķiet, ka tu esi atnācis sākumā uz restorānu, un tad tāda romantika tikai kāpināta. Bet tagad jau ir kā ieeit tā shitty. Tā tevis sit uzreiz jau. Bet garšīgi diez. Kā kur? Man liekas, ka viņi ir entresolā un pie zomerīša un ēdiens ir okei, jā. Man arī tas pamats nosacījums sākumā bija, ka apkalpošana būs šitī, bet ēdienam ir jābūt līmenī. Topčikam, jā. Bija. Pat ēdi?
Protams. Katru vakaru? Nu jā, es taču ēdu un dzēru. Kas tev garšo no ēdieniem, ko taisīt mājās? Viss tāds garšīgākais. Man pašai gaļa ļoti garšo dažādos veidos. Nu, steiks, tāds mēdījuma reida būtu visfantas. Es reizēm tādu sevi pirms gatavoju vakariņas, atbraucu mājās un uztaisu sev steiku. Nu, tad, kad jau nāk ģimenei, jau jāgatavo, tad es jau... pelmeņi. Tad pelmeņi, jā. Nu, tā, lai... Ģimene, pelmeņu šo... Es kaut kā pati laikam Bet es pati nopērku tādu foršu gaļas gabaliņu, jo es viņu ēdu tādu pajēlu, jā, un tad es viņu tā forši, un tad es viņu tā smuki sagriežu, un tad es viņu tādu baudu. Un tad jau es ķeros pie vakariņām, tur jau ir normāls ēdiens. Nav tā, ka māja pilna dūmiem ir no tās steika cepšanas. Nav tik traki. Es kā cepis. Es vienīgi, protams, vai dažas reizes uzcepu pilna dūmiem. Kaut ko tu nepareizi. Karsta panna. Nu, karsta, jā, bet viņi ir tādi mežonīgi karsti, un tad tev aši to dari. Kāpēc, lai viņš tā tev domā, tad kaut ko nepareizi dari? Tā varbūt arī. Nā, bet... Nu, nepārmet sev, tas no gulbens galu galā. Jā, gudri mums steiks, ko... Nu, kotlete, maksimums, pataloks. Ot no kotletēm nedomā. Kotletes ir cepta tur visos stāvos. 3 uz augšu un 3 apakšā. Visi nāk pie durvīm. Man besi, tāpēc es kotletes mājās negatavoju. Man meitai ļoti garšo kotletes, vīrs arī priecātos. Bet es necepu, jo vienkārši, jo tad visa māja vienkārši oš pēc tā kā no steika? Nē, steiks tā smuki, tu ātri to. Nu, steiku es teicu tur ātri, jā, apcepju, bet no kotletēm tad tās drēbes ir metamas. Tā kā tajos laikos, nezinu, vai jūs vēl pieredzējāt, kad gāju uz ballītēm un pīpēt varēja klubos un kafejnīcās, visur. Tad tu, piemēram, atnākot mājās, jau noģērbies līdz mazbiksītēm un atstāja visu sadedzināšanai, tur patās kaut kādā grozā. Tur pīpēja visvairāk tie, kas nepīpēja. Tur varēja arī ieiet iekšā un nepīpēt. Tur bija Smeceres sila ballītēs, tur bija jāsadedz vispār. Jā. Es to neatceros, man liekas, ka Smecerē jau bija pīpēta vārā. Tu uz grifu brauci? Uz grifu es diezgan maz braucu, jo mums bija tās Sļozas mārcienā. Tā bija tāda sejas sitamā vieta. Nu, tieši tāpat kā grifs. Grifs tad vēl bija izsmalcināts. Tā bija. Viņa bija sapucēša. Kaut gan es vienreiz baigi vienam gulbenietim pa seju iespēru. Tāpēc, ka mums ir sanāca, kautiņi bija vienmēr. Jā, tas bija vienmēr. Ja mēs aizbraucām tad tur bija tie gulbenieši. Tagad es Zini, kā sāpēja? Un tad bija viens gulbenietis, manu draugu tajā brīdī tā saķēris, un tam džekam ir tikai seja, un es tādu vienkārši stāvot tā, viņam iespēru pa to seju, lai viņš viņu atlaistu. Un tad mani pēc tam sauc tie gulbenieši ārā, gribēja mani sist. Un es teicu, tas jau labi. Tu pēc ozolu izskaties. Ļaudonas. Nē, bet citās jau vienmēr, protams, ka gulbenieši jau nekad līdz tai mārcienai netika, līdz Sļozām netika, jo tad jau jums būtu tur būtu brīvi, jā. Brīvi, protams. Tur sitās nenormāli, sevišķi ieklīda kāds tur nedod Dievs rīdzinieks, un viņam bija pagarāki mati. Kā varēja dabūt tajā laikā pa seju tikai matu dēļ? Mierīgi. Un līdz sevišķi, ja tu esi no Rīgas, vai tu esi no kaut kurienes, un nedod Dievs, tev nav vietējais akcents, vai tu vēl arī kaut ko noblatos un dzersi kaut ko citu. Pišķi, nevis ierasto Bonaparte, bet paņēmis kaut konīti. Ja tev negaršo Hektors, kas jau ir vaniļas piesaka. Pa diviem. Kas ir gaili? Un mēs pat meitenes sitāmies. Iedomājies, mums bija tā, ka es redzu, ka man draudzene ar kaut kādu runā vietēju, kaut kādu tur krieveni. Un viņi uz mani paskatās, un es jau izņemu auskarus. Es jau izņemu auskarus un salieku matus mikā, un mēs ejam ārā, jo mēs zinām, kas būs. Tas bija briesmīgi. Un cita starpā tur arī pīpēja telpās. Jā. Starp citu, bet zinu, kur vēl pīpēja telpās. Vēl var vienu? Pepsi centrs, kas ir pie Uzvaras parka, viņiem ir atsevišķi pīpētava. Bet iekštelpās, tu ieej iekšā tāda kā 3 telefonu būdu izmēra tādā telpā. Dūmakā. Jā, un tur vienkārši ir tā, ka tu attais bet tas ir kaut kāds bowlinga vieta? Tas ir Pepsi, jā, pie Uzvaras parka. Tas ir zelta bowlings, agrāk saucās. Jā, kaut kāda, bet es nezināju, ka tur ir pīpēta. Tur ir iekšā. Es arī laikam neesmu bijusi tajā laikā, kad es auditorijas, es tur tikai bērnu balās bijusi. Tad nē. Tad es tā baigi nepīpēju. Nav, jā, bērnu balles. Tu vadi bērnu balles? Nē. Es arī pieaugušo balles nevadu dzimšanas dienas. Ko tu vadi? Kas ir tavs tāds? Šitos iešu. Es vadu pirmkārt, ja tas ir interesants formāts,
priekš manis, ja tas ir kaut kāds tāds nestandarts un pašai izaicinoši. Indiešu kāzas, piemēram. Kādas? Indiešu. Un kā tu mani redzi? Nu jā. Nē, domāju, interesantas. Nē, ja tas ir gulbenē. Indiešu kāzas. Drīzāk man patīk tādas lietas, kur man nav cilvēkiem jāuzbāžās ar aktivitātēm, jo kāzas es nevaru no tā laika, kad man vienkārši saproti, es nevaru man ar jauno pāri viss ir forši sarunāts, un tad es ierodos tajā vietā, un ir vienmēr mūžīgi uzaicināti cilvēki, kas tur vai viņi, nezinu, kāpēc viņiem ir vajadzīgas papildus kaut kādas iedvesmas, lai viņi justos labi, un tad vienīgā opcija ir tas vadītājs. Būs konkurss, būs kaut kāda tagad spēle. Kāda spēle? Bet tajā pašā laikā darīt viņš baigi neko negrib. Jā. Jo es saku, piecelsimies sagaidīt jauno pāri. Visiem obligāti. Jā. Nē, es saku tikai tiem, kas priecīgi. Sēžiet pārējie vierīgi. Un tad ir tā spēlē grupa, tad nav ko darīt. Un tad, man nepatīk, man vienkārši, es vienā brīdī sapratu, ka es nevaru būt vienīgā izklaide, jo, kā ir jau arī tie pāri reizēm arī paņem to vadītāju, viņi gaida, ka tas vadītājs nodrošinās, ka tas pasākums būs jautrs, kā māsīcei, ko tu 17 gadus neesi redzējis, tā arī mammas darba biedrenei, kas ir uzaicināts, jo viņa dāvina labas aploksnes, to jau visi zina. Tas ir šī. Ir visādi, ja? Un vienīgais, kas ir, esi tu. Un tad sagaida, ka tu, agrākos laikos, varbūt arī kaut kur tā ir bijis pieņemts, ka tas vadītājs atbrauc ar savām 13 spēlēm un non-stop līdz mičošanai tādā draivā, mauc, un viņš nevar izlaist, viņam par to maksā. Bet es uzskatu, ka kāzām ir jābūt foršām to cilvēku miedarbības rezultātā. Ja es pati aizbraucu uz ballīti, es atradīšu ar ko parunāties, vai mēs parunājamies, vai kaut ko, ja tev ir tāds borings, un tu nespēji priecāties, un tad es nezinu, kā tev varētu glābt vadītājs. Jo manās kāzās arī nebija vadītāji, man vadītāji foršākie bija viesi, un man bija vedēji tajā tur sākuma daļā, bet tad nebija vadītāji, jo bija mūzika, bija lapene, bija galdi, un bija viss kaut kas, ko darīt. Manējā puse mierīgi to izbaudīja, bet vīra puse, kas ir introvertāka un varbūt mierīgāka un alkoholu tā nelieto, viņi arī mierīgi pavadīja to vakaru pie galda savā starpā, runājoties un tā. Es netaisījos izdabāt kaut kādu, nezinu. Un tad bišķiņ jau ir jāiespringst kāds vadītājs. Ļoti. Jo es zinu, ka citos gadījumos tu jau mēnešiem vēl ar to jauno pāri vēl tiecies. Jā. Un tad tu centies, un tad tu dari. Un tad tas ir ritīgi grūti. Un tad tev ir jāskatās, vai tā grupa vēl nav aizgājusi pīpēt tajā brīdī, ka viņiem jānāk. Tev jāapskatās, vai kartupeļi nav padzisuši tajā brīdī, ka jaunais pāris atbrauks. Tad visu laiku tev ir jābūt tam arī pašam tam stulbākajam cilvēkam. Jo kurš tev, kur dāvanas jāliek? Es tu noskaidrošu, kur te ir toaletes, mēs tu aiziesim apskatīsimies. Visiem, mūsu galā nebija mērce. Pagaidi, es tūlīt parūpēšos. Tūlīt būs. Jā, nopietni tā, ka šī mērce bija. Jā, tu visu laiku esi tādā non-stop, nenormālā slodze tās kāzas ir nenormālā. Un man bija tādas vasaras, kad es vienkārši nojūdzos. Un tad tev prasa, ko tik dārgi? Ko tik dārgi? Nebija parasti citiem sagaidīšanā griež palagu. Mums nebija palaga. Tu ēdi kūku arī? Jā, bet nemeties. Nebija tādas rotaļas. Tāda vadītāja, tik dārga vadītāja, iepazīšanās nebija. Gribēju kurpju spēli. Jā. Tev ir kaut kāda hobija vēl ārpus darba? Nē, tas gan baigi žēl, jā. Tas man ir žēl. Es visu laiku meklēju kādu hobiju. Man patīk iet uz teātri, man patīk lasīt grāmatas, bet man nav tāda hobija. Es gribētu hobiju. Es īstenībā ilgu laiku domāju par to, kas varētu būt. Vien brīdi man jau likās, ka es esmu tu un ka cope varētu būt man tas hobijs. Varētu būt. Ko? Forši varētu būt. Varētu būt, jā. Es lasīju, zinu, ko vēl tāda lieta, ko tu biji arī pateiks par investīcijām. Tu daudz cērt. Jā, kā tas nonāca? Kā tu nonāci tur? Man ļoti patīk naudu pelnīt un krāt un investēt. Man tas ir tas, kā man ļoti patīk. Tērēt nepatīk. Tērēt man nav tāds, teiksim tā, labāk patīk, ka man viņa ir. Jo tērēt man viņu, es varu izbaudīt dzīvi arī baigi netērējot. Man nav nekā tāda zini, ir tādi hobiji, kur tev aiziet, kā caurā spainī. Piemēram, hoķis, jā? Entuziastu līmenī. Tu visa nauda aiziet. Vai nemīli?
Emīls tikai filmē. Bet kaut arī tā pati filmēšana, fotografēšana, mocis, piemēram, ja? Nu, visur ir tādi hobiji, kur tev vienkārši, vai ceļot ļoti cilvēkam patīk, visa nauda aiziet, viņš tik krāj uz nākamo. Man tāda hobija nav, man patīk pirkt dzīvokļus, nezinu, tas man ir hobijs. Tavs hobijs? Jā, tas mans hobijs, man patīk investīcijas. Es tagad skatos, kas ar to naftu, kas ar to šaurumu tur ir, kā Irānā, kas man tagad būs ar fondiem, vai tur man noslīdēs un ir vērts nopirkt kaut ko. Es jau šodien vīram jau tā, paskaties, varbūt ir jāpaņem. No kā, redzēji? Man ir interesanti. Ņem moci. Varbūt to copi. Ja domājies, es visu naudu iztērēšu vizuļos. Un tad es vienkārši atveru vaļā un tad es parādu, man ir šitāds, man ir tāds. Nu, tad man būtu kaut kādi tādi rītīgi Gucci vizuļi. Bet labākā copa esot no rīta. Tev vajadzētu pamanīt darbiņā. No rīta. Zini, kā tu man celē? No brīvdienās. Met pīcku iekšā. No brīvdienās, rēķini man jau tāpatās no 1. maija tikai tad attiecīgi, ja es eju uz Līdekām. Arī jāpareizi uz grunteni, ka iet jau tikai no maija. Jo es zem ledus nemakšķirētu, es no novembrī kaut kur beigtu. Tagad sūdīgi. Un tad no 1. maija, tā kā man ir diezgan liels diapazons, kad iekrāt naudu savam dārgajiem copas hobijām. Tu tā vairāk vasaras vai ziemas cilvēks? Kas tev tā, ritīgi besi ārā? Tā kā augsts vai tu zini, ka mums taču Latvijā nav tāda ziemai beiga faktiski. Ir atvasinājums, bet... Kaut kādas atziemas, kā atvasaras, tad atziema tev varbūt arī maijā mierīgi uzsnikt vienkārši tādu mazs veiciens no decembra. Bet siltais laiks vai augstais vai ziemiņa patīk? Drīzāk pavasaris un rudens agrs. Tas varētu būt mans tāds optimālais. Tā kā bērns atnāk no skolas, kad viņai jāpalaiž uz skolu. Maijs un rudens. Tādos jā, es viņu palaižu septembrī un maijā sagaidu. Normāls internāts. Jā. Ar to jau bērnībā baigi biedēja, kad slikti uzvedīsies aizsūtīs uz internātu. Uz sveķiem. Jā. Uz sveķiem? Jūs arī, no Gulbenes visus uz sveķiem. Tu kas tu no sveķiem esi? Biedēja. Tu uzreiz savācies. Ar šitā, viss vēl viena reize Sanda un internāts skola. To baigi biedēja. Savākšos. Labi. Tu teici par moci, tieši ir sagadījies tā, ka ir džeki, kas brauc ar močiem. Jā? Jā, ir arī tādi. Dzirdēju. Un ir arī trakāki čaļi, starp citu arī no mūsu gala tāds mazs puika grabīja, Aleks Jeršovs. Bet tagad jau viņš ir paaudzies ar bārdu arī pat izaudzis. Jā, vecā Jeršova puika. Jā, mēs tā spriedām. Un viņi ir uztaisījuši gonkas motocross močiem. Crazy. Es gribēju noreklamēt, un zinu, ko es domāju, varbūt tu vari izlasīt šo tekstu. Dod. Jā? Tātad profils Instagramā ir Pirmais Racing, un viņi tur, cik es pasakoju, vienkārši atrod kaut kādu pļaviņu karjeru un gāž augšā, kurš nu labāk. Un viņam izrādās ir arī kaut kādas hard enduro sacensības, kas būs 15. 16. maijā, bet tu īstenībā šo visu... Viņi ar krosiniekiem? Jā, ar krosiniekiem. Izlasi šo tekstu tā izteiksmīgi. Hard enduro race. Jā. Tu gribi tādā kā džingliņu formātā, jā? Reklāmas formātā, jā, iesilties, palasi, pamežģī mēli. Sākam uzreiz, paskatīsimies. Motomaniaka Hard Enduro Race, kas notiks 15. un 16. maijā Raunas karjerā, ir brutālas izturības sacensības, kas pārbauda braucēju fizisko robežas. Braucēju fiziskās robežas. Tas ir Hard Enduro savā labākajā lidojumā, kur braucēji cīnās ar stāviem kāpumiem, dziļām bedrēm un lieliem lēcieniem. Šis ir nereālākais šovs, kas liek asinīm varīties un skatītājiem palikt mēmiem, jo piedalās tikai stiprākie. Un pieteikšanās, protams, Motomaniaka LV. Tāpat droši piesako Instagram kontiem Pirmais Racing un Motomaniaka. Burvīgi. Oh my God. Tad bija viena kļūda, bet es tur neko tā nav mana, man šito atsūta. Nu tad paši vainīgi. Superīgi. Paldies, redzējāt? Brauciet gonkot. Bet to jau varēja arī tiešraidē. Mēs jau tikko izdarījām. Jā, bet tiešraidē tas jau būtu ar skatoties. Tu varēji tu tā pilnīgi neskatoties? Es varētu skatoties, ieskatoties un izliekoties, ka neskatos. Tā vēlreiz? Nē, vēlreiz. Vēlreiz. Krišs, mums ir viena reklāmiņa, vai tu vari nolasīt? Vēlreiz, jā. Mēs šito pat negriezīsim vēlreiz, lai aiziet. Motomaniaka Hard Enduro Race, kas notiks 15. un 16. maijā Raunas karjerā, ir brutālas izturības sacensības, kas pārbauda braucēju fiziskās robežas.
Tas ir hard enduro savā labākajā lidojumā, kur braucēji cīnās ar stāviem kāpumiem, dziļām bedrēm un lieliem lēcieniem. Šis ir nereālākais šovs, kas liek asinīm vārīties un skatītājiem palikt mēmiem, jo piedalās tikai stiprākie un pieteikšanās, protams, Motomaniak LV. Tāpat droši piesakojies Instagram kontam. Šinvais Racing Motomaniak. Super! Paldies tev! Šitas bija labs. Tā kā moto entuziasti droši piesakojiet. Bet tur ir tāda ar krosiniekiem, jā? Tur ir krosiniekiem, tu jau ar čoperiem. Jā, ar čoperiem pagrūtāk. Varbūt ir kāds drosminieks, kas varētu to izdarīt. Jā, bet baigi drosmīgi malači puiši, ka tev kaut ko tādu dara. Kad dara vispār krūti ir? Tas vispār, tur... Vispār, kad dara? Kad dara? Vispār, jā. Piekrīt tev. Gās, lai sūdas nedara. Jā, bet šis jau ir uz robežas. Šitie tie labie sūdi. Zini, tie baltie meli un šitie tie labie sūdi. Džeki, baltie sūdi šitie. Jā, ka džeki ņemās. Malači, jā. Šis ir dārgs hobijs noteikti un gana traumatisks. Tev ir viens hobijs, pa ko apdomāt, jā, bet dārgi noteikti. Jā. Klausies, kad tu pēdējais meti bumbu basketbola grozā? Priekš kam? Nemetīsim. Labi, bet kad? Es neesmu tāda basketbola cienītāja, bet man nācās augstskolā pabeigt C daļu basketbolā, jo nebija vairs variantu. Es pa vēlu pieteicos, un man bija palikusi tikai vai nu basketbols vai franču valoda ar ievirzi tulkošanā. Kaut kad es nebiju mācījies. Laikam vieglāk trulīt iemest. Un es aizgāju pirmo to lekciju, es sapratu, kādā pakaļā, cik ļoti man neinteresē, un tur jau pirmajā stāsta par kaut kādu rokas getru un kaut kāds tāds. Un tad sāksies vēl tie treniņi praktiskie, un es ar to pasniedzēju sarunāju, ka es neiešu uz praktiskajiem, bet uzrakstīšu referātus, kaut kādus tos kursa darbus par TTT un kaut ko tam līdzīgu, un tad to atzīmi kaut kādā veidā dabūšu. Man basketbols bija tikai ar sakostiem zobiem, es vienmēr esmu tolerējusi to sportu. Un gājusi tikai tad, ja man saka, Sanda, mūsējiem šī ir svarīga spēle. Labi, mūsējo dēļ, es pat nezinot, kas ir mūsējie, tad es varu aiziet. Bet tā man nepatīk. Futbols man patīk. Futbols man ļoti patīk. Kāpēc es tev prasīju par basketbolu? Jo bija viena epizode, kādu laiciņu apakaļ, kur es pieminēju, es Instagram rīlos redzēju tādu video, kur ir tāds izaicinājums mūsu gadījumā, ka tev otrai pusītei saka meitenei. Mūsu gadījumā. Jā, bet tātad šajā gadījumā tā būtu tu, bet izaicinājums vienkārši, ko es arī gribu joprojām, lai skatītāji uzfilmē un ietego, varbūt ņirtuvi, mēs arī paši to uzfilmēsim ar savām draudzenēm līgavām. Tātad uzdevums vienkārši tev meņķi ir izvēle, vai viņa iemetīs trīspunktnieku ar 50 piegājieniem. Vismaz vienu reizi. Jā, un tad dabūj tur 1 miljonu balvu. Ja nē, tad čalis nomirst tavējs. Jā. Skarbi, bet un mūsu meitenes teica, jā, mēs iemestu noteikti vismaz vienu no 50. Savējo... vismaz mēģinātu, kāds sūdīgas beigas mums kā čaļiem. Jums jebkurā gadījumā. Bet tev liekas, ka tu iemestu no 50 piegājieniem vienu trīspunktnieku. Ja man... Kunga vārdā. Es arī par aliņu iemestu. Man tur nav jādod tad, bet tu domā, ar šo tu gribi pārbaudīt, vai cilvēks nereāli uzstādot sev kā mērķi kaut ko var saņemties un izdarīt. Ja? Varbūt tas jau ir sekundāri, jā. Jā, jo es esmu dzirdējis par gadījumiem, kad sieviete var pacelt kravas mašīnu, ja zem tās ir pakļuvis viņas bērns. Ka ir kaut kādi apstākļi, kuros tev... Vīram necelt ko viņš palīda? Ko tu nepalīdzi? Ko palien un pats nevar uzcelt no grudaka to mašīnu. Come on! Jā, pats vainīgs. Jā, bet es esmu dzirdējis par tādām pārcilvēciskām. Bet kāds tam izaicinājumam ir? Kāds? Ja meiči iemet vienu no 50 piegājieniem, viņi dabūja tur 10 miljonus. Bet kāpēc ir jāsaka, ka tas džeks tur beidzas nost? Tas nebūtu forši, man liekas, ja tev... Tu neiemet neko. Bet tā motivācija dabūt 50 miljonus jau nav motivācija ir, varbūt, jā. Varbūt, es nebiju par šo aizdomājies. Bet tā tad, vai tu iemestu tavuprāt ar 50 piegājieniem truli? Cik tas no lielā laukuma? Jā, lielā laukuma. Nē, protams, nē. Redzi? Tas ir tas, par ko es runāju. Tas nav viegli. Mēs bijām tikko ar čomiem. Mēs likām pretī uzreiz, kad es teicu, ka brīvi iemetīs.
Nu, es tā kā par savu kundzi biju pārliecināts. Nu, ne jau viņa neiemetīs, tāpēc, ka negribētu, bet neiemetīs. Ir grūti. Es biju tikko aizgājis atklāt piemājas grozu sezonu ar Anģānu Kārli. Mēs iesildījāmies pie groza, kurš ir mazāks. Un es biju atradinājis pa ziemu vispār kāds lielais basketbola laukums, un tam mēs atbrīvojās lielais grozs, mēs piegājām. Un es teicu, ko tas tāds tik tālu ir? Jā, bet arī stundnieks, nu nevar būt. Un tad es atnācu mājās un teicu, mēs beidzot uzfilmēsim šo izaicinājumu, jo mūsu meitenes abas teica, ka noteikti iemetīs. Es atbalstu visus ar visiem 4 rokām un kājām, bet tas nav tik easy. Tas nav. Līdz ar to, skatītāji, es ceru, ka kāds no jums šo pamēģinās ar savu... Bet tad piesoli balvu. Īstenībā, jā, tam, kura meiča visātrāk iemetīs. Kurš atsūtīs pirmais to video, tas dabūs balvu no mūsu sadarbības partneriem. Varam arī tā. Es biju domājis, no tagad atsūtīs viens. Nu pat ja viens. Viens atsūtīs, dabūs balvu. Pārējie var nesūtīt. Redzējāt, tad viens saņemās, būs balva. Tas jau būs forši. Tu jau varēsi parādīsiet nākamajā savā epizodē to video, kā tas meičuks, tā viņiem pasaules slava. Kāds iedomājies tāds meičuks, kas paņem iemeit trīnīti bāds kaut vai no 50. Garšīgi balvu. Es izdomāju. Jūs pat filmējot varat mierīgi ņemt kaut kādas 100 reizes, mēģināt un iefilmēt tikai, iemontēt tikai pēdējās 50. Vismaz. Nu, ot. Bet baigi, tu pats izdomāji to izaicinājumu? Nē, es tev teicu, es redzēju rīvos tādu... Jā, bet tādu... es nesapratu, ka tur jāga ir tādu sodu likt. Vienalga kāds sods īstenībā pats galvenais bija 2 punkti tiesībās. Censties, jebkura censtos, protams. Nu, to mēs noskaidrosim, tā kā es ceru, ka vēl kāds arī no skatītājiem šo pamēģinās. Ar aktivitātēm īstenībā mēs varam banānu sagriezt. Jā, mums ir arī viens no dzērienos, mums ir šie garšīgie dzērieni no CS alus. Mums ir tāds banāna griešanas spēle. Mums nodrošina tāda Maksīma Āru, kas ir banāna griešana. Mums visiem mūsu dalībniekiem, mūsu klientiem, netīši no darbiņa sadarbības partneriem. Sanda prasīja, kas tās par promilēm ir rakstītas. Tātad es tev pastāstīšu. Viesi. Redzi, tie ir procenti. Mēs sarēķināsim procentos, cik precīzi uz pusēm tu vari pārgriezt banānu. Pēc svara? Vai pēc centimetriem? Pēc svara. Ideāli. Yes. Bet arī skaitot kātu. Skaitīsim arī kātu. Labi. Un tad labākais ir, jo mazāk, jo labāk. Yes, tieši tā. Tātad, jo mazāk procentu, jo mazāk gramu atšķirība. Attiecīgi, jo precīzāk tu pārgriezīsi, jo labāks ir procentuālais rezultāts. Tad spaili tik labi, Matīs? Spaili, rupucis tāds, zinu, ko viņš izdarīja. Klausies, Sanda, tā bija pirmā epizode, un viņš pārgriez ar 1 gramu atšķirību. Mēs bijām tik dusmīgi, jo palika neinteresanti pēc tam, kurš gan vēl to izdarīs, bet bija vēl. Tu to vari izdarīt. Tā, ņem banāns tev. Pasties, pavēro viņu. Mēs varam noslēgt arī, cik ieslēdz. Jā, tā tad tuņi apstīsimies, cik sver mums šis te banāno. Tu jau tur kaut ko jau pasties. Redzēt, kā griež. Uzliec uz svariem, parādīja, cik viņš sver mums. Tādā ziņā. 105 mazais banāns būs. Šis ir mazais. Un tagad ņem, lietas un kā tev liekas? Tu zini, ka es esmu 90. bērns, 80. un mums šitas arī bija disciplīna. Es tev varētu snikeri precīzi pārgriezt. Tev bija brālis, vai ne? Jā. Tad ir ļoti precīzi jābūt. Tā, bet te ir pēc svara, un mēs arī to kātu. Un tas kāds riktīgi kaitina, vai ne? Tu nesaproti, cik tas vēl svērs un cik ir jāpagriež uz otru pusi, bet labi grieziens rekurtoņās taps. Tad arī mēs sapratīsim rezultātu Sandai. Oi, labi. Tā, nu ko, liekam tad vienu pusīti. 53 un... 53! Tu nos! Nē! Labi! Nu nevar Ko tu stāsti? Cik ir? 106. 53. Sanda. Paldies. Nelegālie hobiji dara mani lielu. Viņa teica, viņai ir brālis, tāpēc bērnībā tu zini, ka šis ir ļoti svarīgi, un mēs redzam, oh my God. Nereāli. Šitā spēle ir izieta. Jādomā, ko es tev arī varu pārsvērt 2 maišeļus. Ārprāts.
Tīri paņēmus pieredzīti. Precīzi. Super precīzi. Tiešām, jā, nu labi, ka iefilmējāt. 53, jā, tur viss ir ar pierādījumiem. Es tagad varu absolūti un garantēt tev, ka tu esi sezonas pirmā. Nu, varbūt vēl, starp citu, jā, skatītājiem, mēs sezonu bišķiņu tūlīt noslēgsim ziemas pirmo piegājienu. Uz vienu klikšķi Un kādi tu procentos sareiķināsi? Tagad bija, tev ir 0. Tev ir easy. Tur nav jārēķina. Man ir spaili pārspēt. Jā, tu mani izaicināji, vai šitas bija tāds, vai es esmu labāka par spaili, vai es mirstu. Un viņš jau biatlonu slēpo, un tu vēl šitā nogriez. Ja domāju, soda aplis, Matīs. Brīvs. Ideāli. Jā, tas, ko es gribēju teikt skatītājiem arī, ka vēl viena epizode mums ir prātā. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka šis ir sezonas labākais rezultāts. Papildus kaut kādu banānu vēstījumu mēs noteikti vēl izdomāsim, kā nosūtīt. Bet, jā. Kas tev šis bija? Tas ir počiks. Tad viņi varbūt nemaz neredzēja. Banānu? Jā. Tāpēc mēs uzfilmējam šitien visu. Jā, katrā ziņā tu būsi pirmā vieta. Viennozīmīgi, neviens pazāk par man tā bieži. Varbūt dalītāja nākamais. Jā, protams, būs. Dalīties var, bet Bet, kāda iespēja? Man 1-9. Kā redzam, 1-9. Īstībā 50-50 vai nu būs, vai nē? Arī. Jā, nopaļo. Ja mēs tā nopaļojam. Jā, man īstenībā, es nevaru tādu, baigi, ko tur slēpt, man ļoti patīk sacensības. Un es tādā ziņā esmu azartiska, un ja man izaicina, teiksim, to, vai es varu izdarīt labāk, man tāds bring it on. Jo man tas arī ir kaut kādos darbos, un kaut kādas tiešraides vai kaut kādas ceremonijas, un man, piemēram, pasaka Zelta Miķīta backstage'ā, mums tagad ir tāds reāls fuck-ups, un mums šito vajag atrisināt. Mums nav kaut kā, un mums vajag, lai tu izej un izdari tā, lai būtu tā. Un es saku, paldies! Dod šurp to akordeonu. Un tas pats arī kaut kādās kāzās vai pasākumos. Mums tagad ir reāli pakaļā, tu nevari izdarīt to un to tā. Es tā, pagaidiet. Ļoti labi. Un man patīk, man rītīgi patīk tā sajūta, ka tu kaut ko izdari. Un tad, Tu saproti, ka daudzi nemaz tā nevar, ka mēs esam diezgan mazs procents. Es domāju, mēs visi šeit klātesoši esam. To, kas var izrūt, tā kā, saproti, cilvēki, kad ir kaut kāda ķibele, viņi vienkārši norauj bālo un sēž stūrī un draud, bet mēs esam tieši tie, kas atrasinās, man liekas. Skaisti. Tā sajūta ir tieši tāda, kā vai tu saki, ne? forši. Viņa ir tāda. Kad tu izej ārā, tad, bišķi dezīts nav nožūs pats. Tas ir tā, ir skaisti sajūta. Feini. Man patika. Šitas bija cienījami. Un tas, kā dāmas prasīja, sievišķa enerģija un hops paņem un pa nulēm noroja vienkārši. Neticami vai ne kaut kādā ziņā. Bet man kaut kā šitādos te izaicinājumos vai kaut kādās lietās kaut kā tās zvaigznes vai kas sastājās. Es nevaru izskaidrot daudz notikumus savā dzīvē. Kā tu tur tiki, kā tu to dabūji arī par kaut kādiem tur, teiksim, tiem iekrājumiem, ja? Kā var nopelnīt, kā var izdarīt un tā. Es nevaru izskaidrot, kā. Tas vienkārši tu ej, dari, un tas kaut kā rezultējas. Saliekās. Tā ir forši. Un es nezinu, kam būt pateicīgi, kaut kādiem augstākiem spēkiem vai kam, ka man ir nenormāli veicies ar to, ka es varu forši realizēt tās lietas, ko es uzsāku. Piemēram, tādā virves vilkšanā tev arī labi sokās. Mēs to tagad darīsim? Nē, es domāju, piemēram... Tad es teikšu, ka jā. Šis bija, es arī sabijos uz brīdi, tagad mēs pār galdā ar sānu. Es domāju, tad es teikšu, ka jā. Jābrauc sporta spēlēt, jāvāc komandas. Sporta spēlēs, tur man ir bijis tādas gadījums, es esmu bijusi Gatera sporta spēlēs. Gatera? Jā. Nevar noturēt virvi noteikti. Tur ir bijuši visādi kaut kādi pārbaudījumi. Un zini, kuros brīžos, man bija, piemēram, es atceros viens tāds cīniņš, kur bija jāiet tādos sumo tērpos, un sievieti jāgrūž ārā. Un sākumā visi tur mani pieteica no mūsu komandas, un visi pat neskatījās mūsējā, jo domāju, tur nav variantu. Un es to meiteni izgrūdu. Pēc kā gripā bija kāvusies. Un tad viņi man tik daudz pievērsa uzmanību mūsējā. Un viņi tā, vai tad otru arī, Sanda. Un tur vairs nebija runa par to, vai tas ir priekš manis izaicinājums, jo es savu jau izdarīju. Es jums parādīju, ka, Džeki, jūs maldaties, ka es to neizdarīšu. Es to izdarīju. Un otro reizi es vairs to nākamo sievieti neizgrūdu, jo man pašai arī tas vairs nebija tā. Tas pats man, piemēram, ar tikšanu budžetā augstskolā bija. Pirmajā gadā es tur knapi tiku iekšā no rezervistiem. Es nākamajos ierotēju budžetā. Es ierotēju 2., 3. un tad es domāju, nafig man to vajag. Un tad es vienkārši vairs pat izrotēju.
man tā vairs nebija ambīcija, jo man vienkārši tas tā kā meh. Un tiklīdz es pati sevī uz kaut kādām lietām sajūtu meh, tā es labāk metu mieru, jo man nevajag to, ka, kā lai saka, man lielākais izaicinājums ir pierādīt, ka es varu, un tālāk jau man vairs nav interesanti. Aiziet kā uzvarētājiem. Jā, man patīk tā. Nē, šit ir tad banāni. Es to banānu ņēmu tādu piņķerīgāko topiņā. Viņš bija ļoti viltīgs. Es to speciāli. Līdzīgi sadalījums. Paldies. Vienādi sadalīju. Es vienkārši domāju, tu tikko tik aizlīgi stāstīji par šitām visām lietām. Es domāju, tev vajag to hobiju atrast, tām sacensībām, ko tu toču moču banānu braukšanas sacensības. Banānu griešana. Banānu griešanas sacensības, jā. Mēs varētu uztaisīt īstenībā tādas. Arī challenge var iesūtīt, arī būs balva. Atta centrā savākt 100 cilvēkus un griezt banānus līdz finālā paliek viens uzvarētājs. Jā, tāds bezsakarīgās spēles, tā kā akmens šķērs papīrīts čempionāts. Jā, bet šits aiziet. Un, ja ne skuju taku, tad visticamāk skuju taku. Skuju taku domā. Es nezinu, cilvēkiem īstenībā tādas bezjēdzīgas aktivitātes bieži vien ļoti patīk. Jā, TikToks. Exactly. Jā. Labs. Feini. Dodam dāvanu Sandai, vai nē, vēl nedodam? Mēs jau beidzam? Es domāju, ka iedodam. Jā, palēnām. Jo, zini kā, ir īstenībā. Pēc šitā es paliku diezgan mēms. Pēc kura? Pēc grieziena? Es arī, man nav īsti vairs komentāru. Paldies, puiši. Emīl, tu arī? Es baigi krūti. Redz, tad man būs prieks aiziet. Labi, dod dāvanu. Tā dāvanīs, mums ir īstenībā tāds kombo. Mums ir tātad no banānu griešanas, mums ir no Maksīma ārapa. Nē, banāns nav tā. Skaists rekords šādi mēs izvēlējām. Kuras puķis tev ir mīļāk? Hortenzijas. Šitās arī tās. Šitās ir hortenzijas. Mēs domājam, ka šīs ir hortenzijas. Šīs ir ļoti pietuvināts hortenzijas. Tie paši garšīgie cēsāliņi arī. Tie bezalkoholiskie, man vīram ļoti patīk šitādi, jā. Jā, tāds ir. Skanēdams. Tu teici, ka tev garšo kārumi, tev ir arī kūciņas, mēs šoreiz parūpējāmies. Tās tev patīk. Tās priekulas maiznīca. Priekulas, nezinu. Maksīma ārupe. Ar ģimenes kafejnīcu. Tur ir arī vairāk kā banāni. Tur ir vēl bez banāniem. Tur ir pizzas, suši. Es esmu tur bijusi, jā. Redz, tad jau zinās. Man šķiet, ka jā. Jā, lūdzu. Bet mēs vienmēr piemeklējam vienu dāvanu mūsuprāt, ko vajag atrast. Un Emīla atver vaļā, tur bija pēdējais raksts, uz ko mēs balstījām šo dāvanu. Paņemšu jau nost. Sanda Dejus reiz zaudējusi draudzeņu, uzdāvinājusi viņai grāmatu par govju slaukšanu. Neliec tālu prom dāvanu. Tur ir vēl iekšā viena dāvaniņa. Pabrauc uz leju, vēl stop uz augšu un reku citāts. Savulaik jaunībā es esmu ieberusies ar nepareizu dāvanu. Es augstskolā mācījos, biju nolēmusi dāvināt grāmatas, kuras atradu bibliotēkā, makulatūras sadaļā, piemēram, govju mehanizētā slaukšana. Es uzdāvināju tajā laikā labākai draudzenei to govju mehāniku, un viņa riktīgi apvainojās man. Sanda atklāja, ka pēc šī notikuma draudzība beigusies. Atjaunojās jau tā draudzība. Viss labi? Tu vari piešķirt otru. Reku to ārā, rekur parādīja. Jā, to arī vēlcam parādīja kamerā, rekur. Tad rekur pa govju bārošanu arī te pamācīja. Franču sens tāds vintāžs. Skaisti, jūs speciāli pieklājāt. Jā, tas nebija netīšām. Preces no Vācijas, Tallinas iela 94, tāds feins veikaliņš. Tu svežaks. Jā, protams. Viens saimnieks. Nav lietota. Cik jauki Teslai pieskrūvēt. Drīkst Teslai skrūvēt visu? Droši. Nezinu. Pieskrūvēsim tagad, lai vīra kungam nav jāatļauj. Ārpēc, cik skaisti. Tik forši, ka jūs esat izdomājuši arī stāstu un pamatojumu. Tas ir brīnišķīgi. Jā, mēs pieejam individuāli katram mūsu viesti. Jā, es domāju, ka es mammai tajā gadā uzdāvināju kaut kādu zāģa, lenzāģa iestatīšanas roku. Un es iedomājos... Pagad, tu visiem dāvināji tāds? Tajā gadā es dāvināju, ar kaut kādiem sirsnīgiem ierakstiem Ziemassvētkos. Un man, zini, tajā brīdī es mammai to dāvināju, un man šķita, ka mammai tāds iekšēji tajā momentā bija tāds Dievs. Ka var gadīties, ka to tā bērna vispār nekas nesanāks. Un ka visu turpmāko dzīvi es saņemšu tādu
Humoru. Un tad tagad es saviem vecākiem mēģinu visādi atdarīt par tām lietām, ko es esmu kaut kādos savos crazy gados darījis. Un tagad es tiešām cienījamas dāvanu un viņus visādi lutinu. Tā kā, zini, šis ir brīnišķīgs, šis ir tāds, kad reāli par manām kaut kādām saknēm, kad, vajag forši, paldies, puiši. Lūdzu. Ko tu... Jautājiet abi. Nestrīdaties. Es gribēju, tas arī, ko mēs visiem prasam, ir, kāds būtu tavs novēlējums cilvēkiem? Uzspēlēsim spēli. Labi. Tad cilvēkiem kāds man būtu novēlējums. Allaži man ir ļoti līdzīgs vēlējums. Tieši arī kontekstā par to, ko mēs runājam, par to, ka mēs satiekoties varam tikties kā sen netikušies un jūs man uzdāvināt tik forši dāvanu. Un es vispār sākotnēji šim te podkastam piekritu, tāpēc, ka savulaik ļoti sen atpakaļ Kārlis mani izručīja vienā gadījumā, kad es netiku mājās, un viņš mani aizveda mājās. Un jau toreiz es domāju, un man liekas, ka arī teicu, es tev kādreiz atdarīšu. Un es gribu teikt tā, ka cilvēkiem būtu vienmēr jāatcerās, no kurienes tu nāc, un kuri cilvēki tev ir bijuši līdzās, tad, kad tu biji pilnīgi nekas. Lieliski. Paldies. Es gribēju piebilst to, ka es neatceros to reizi vispārībā. Tā kā viņi neatcerās, ka tu biji iesvēgts. Un es Sandai rakstīju, klausies, tu vari atnākt pie mums uz podcastu, un viņi saka, protams, tu mani aizvedi vienreiz mājās. Un es domāju, ļoti labi, Kārli, bet es neatceros. Jā, bet redzi, reizēm darot labas lietas kaut kādas, kā man vīrs teica, tas saucoties angļu terminā pay it forward. Priekšapmaks. Kaut kā, jā, tā kā es tā braucu vienā reizē, pēc no kaut kurienes mēs braucām ar ģimeni, un es ieju tur benzīntankā, un divi puisīši ir, un es redzu, ka viens pērk saldējumu, un otrs tur tāds bēdīgs. Es saku, kas ir? Tas viens saldējums saka, viņš aizmirs maku mājās. Es viņam saku, iedod divīt, saku, ar divīt tev pietiks, jā. Es tev aizdošu. Viņš tā, bet kad es jums atdošu? Es saku, kādam atdos. Jā. Kādreiz kādam atdos. Un varbūt tam puisītam arī pēc daudziem gadiem būs tā, viņam vienreiz tāda sandstānta iedeva, viņš kaut kad ieraudzīs kādu citu bērņu, un arī atdos. Vai arī tu kādreiz brauks kaut kur pie sarkanā pārbrauks, es tevi atceros. Viņš saka, inspektors Ozoliņš. Es atceros, brauciet. Varbūt Slokas ielā pie tā ķieģeļa. Jā. Viņš jau gaida ar zīli tāds. Mans rajons. Katru rītu gaidīs. Jā. Paldies, puiši. Jums ir jānoslēdz raidījums. Vispār? Vispār? Es vienkārši gandrīz pati noslēdzu. Es gribu pateikt paldies visiem, kas atnāca šovakar par piedalīšanos. Bija tiešām forša saruna. Un tiksimies jau noteikti kaut kādā citā vietā, citā laikā, bet es ceru, ka tikpat iestrā un jaukā kompānijā. Turpiniet mūs skatīties ņirktuvi jūsu ekrānos jau ierastajā laikā nākamnedēļ, ja? Precīzi. Jā, pēc divām varbūt, nezinu, bet paldies arī tev, Sandi, ka tu atnāci. Jā, paldies liels, kad pagodināji ar savu klātbūtni un savu stāstu par tikpat pozitīvi kā radio, tāpat arī tu te atnāci, prieks, ka esi atnākusi un beigās, kā jau visiem, tātad skatiens kamerā, mani sauc Sanda Dejus un šī ir ņirktuve. Mani sauc Sanda Dejus un šī ir ņirktuve. Yes. Paldies!